Pienācis laiks savest kārtībā arī šo te rūsas skarto šahtu vietu, pa kurien iet cauri degvielas cauruls un visādi dažādi vadi. Atzīmējam, pa kurieni mums ir jāgriež un skaisti izgriežam ārā šo te detaļu pa uzzīmēto līniju. Lēni un pacietīgi ar augstu precizitāti esam izgriezuši ārā šo te detaļu. Lūk, varat apskatīt, cik sarūsējusi viņa ir un kā viņa izskatās. Mēs viņu drīz nokopēsim, uztaisīsim tieši tādu pašu un iemetināsim šeit iekšā. Atzīmējam aptuvenos izmērus ar nelielu rezervi, pēc tam lieko apgriezīsim nost. Kad izmērs mums ir uzzīmēts, tad fleksējam visu ārā. Detaļa mums ir izgriezta, noslīpējam nost griešanas skaidiņu atskabargu, lai varam ērti darboties ar mūsu jauno materiālu. Liekam virsū mūsu detaļu, pietaisnojam, lai šī labāk pieguļ, lai varam precīzāk uzzīmēt visus izmērus mūsu jaunajiem urbumiem. Ar melno marķieri skaisti nokopējam šo te urbumu izmērus un pareizās atrašanās vietas. Šim te lielajam un šim te diviem mazajiem urbumiem, kā redzat, ir tādas kā metāla atlocītes, kuras mēs arī mēģināsim atdarināt. Tās arī aptuveni iezīmējam, lai urbjot šo te urbumu mēs neizdarinām pārāk liels šīs te šahtas, lai pēc tam varētu šīs te atlocītes uztaisīt. Velkam rokās darba cimdus un ķeramies pie darba. Izvēlamies pareizos urbjus un urbjam ar stacionāro urbmašīnu. Secinām, ka urbis ir pārāk neas un veicam tā asināšanas darbus. Kad urbis ir no jauna uzasināts, šis ņem tā kā traks. Šo te lielo urbumu izurbjam uz riņķi ar mazāku urbi un pēc tam pieslīpēsim nelīdzinumus. Samainām mazo urbi pret lielāku urbi, kurš ies vienā gājienā un izveido šos te mazos urbumus. Kad viss ir skaisti sainstalēts, ķeramies pie darba. Izklapējam ārā saurbtos fragmentus un nostiprinām detaļu skrūspīlēs, lai varam ērti un precīzi ar frēzīti nofrēzēt visus dzīves negludumus. Izfrēzēsim ārā visus šos te, līdz panāksim skaistu apaļu urbumu, gluži līdzīgu tādu, kāds ir bijis oriģināli. Ņemam ārā no skrūspīlēm, apbrīnojam skaistumu, noslīpējam visas metāla atlocītas atskabargas, skaidiņas un visus pārējos štruntus. Šādi te izskatās jau gatavie urbumi un drīz veidosim metāla atlocītes, izmantojot hidraulisko presi. Piemeklējam mūsu tādus kā sagatavus vai šablonus, kas ir veci bremžu virzuļi. Izmantojot hidraulisko presi, tūliņ panāksim skaistu rezultātu. Kad viss ir skaisti sapresēts un izpresēts, atdalām mūsu detaļu no mūsu darbarīkiem, instrumentiem. Un lūk, šāds te skats paverās. Detaļa ir nedaudz deformējusies, to tūliņ pat ar āmuru pielīdzinam un panākam skaistu rezultātu. Pielīdzinam mūsu hidrauliskās preses radītās deformācijas un panākam taisnu detaļu. Taču mums vēl jāpieslīpē ir pāris nianses un jāuztaisa vēl divi urbumi. Diviem urbumiem šīs te metāla atlocītes. Atkal ķeramies klāt pie hidrauliskās preses, piemeklējam mūsu presējamos materiālus, instrumentus un ķeramies pie darba. Saprotam, ka mums vajag nedaudz precīzāk šos te
spiedformas, tā kā ar fleksīti pielīdzinām un ķeramies atkal pie presēšanas darbiem. Izvalkam ārā mūsu presējamos šablonus, vai kā lai viņus varam nosaukt. Apbrīnojam, cik skaisti viss ir sanācis un ķeramies pie atlikušā urbuma. Tad, kad arī atlikušais urbums ir izpresēts, panākam šādu te skaistu rezultātu, pieslīpēsim vēl pēdējās niansītes, iztaisnojot šo te detaļu, līdz panāksim pilnīgi taisnu plakni, gluži kā tas ir bijis oriģināli. Šādi te izskatās mūsu saprasētā sauruptā detaļa. Un viņai atzīmēsim vēl pēdējās niansītes, lai panāktu detaļas augstu precizitāti un ērtu metināšanu iekšā. Pieslīpējam pēdējās nianses un gatavojamies metināšanas darbiem. Noslīpējam nost visas gruntskrāsas, izmantojot koroļu diskus, panākot tīru metināšanas virsmu. Piemēram, vēl pēdējās nianses, atzīmējam tās, izmantojot melno marķieri, detaļas, kuras ir liekās un jāgriež nost. Pārskrūvējam griezēju disku un ķeramies pie darba, nogriežot lieko visu nost, panākot precīzu detaļas izmēru, noslīpējam visas gruntis un netīrums nost arī virsbūvei, vietā, kurā metināsim iekšā jauno gabalu, tā lai nekas netraucē mūsu metināšanai. Valkam virsū darba cimdus, metināšanas masku, sastiprinam detaļu un veicam pilnu metināšanu iekšā, piereizes ietestējot jauno nosūkšanas iekārtu. Iekārta darbojās teicami un arī ielāps ir iemetināts teicami. Šādi te izskatās no iekšpuses, pilnīgs caurkausējums un sākam slīpēšanas darbus. Šādi te izskatās jau noslīpēta un iemetināta detaļa. Pieslīpējam vēl pēdējās niansītes, lai varam gruntēt šo te iemetināto daļu. Sakratam kārtīgi gruntskrāsas balonu un ķeramies klāt pie gruntēšanas, nogruntējot visu iemetināto detaļu. Tad ķeramies klāt smilšstrūklai, nosmilšojam kamerā šo te detaļu. Šādi izskatās jau, kad visa rūsa ir izsmilšota. Piefrēzējama frēzīti vēl pēdējās nianses. Šo te detaļu nākotnē metināsim iekšā. Taču tagad ķeramies klāt šai te drausmīgajai vietai, domkrata vietai, šķērsijai un sliekšņai iekšpusei. Kā redzat, viss ir diezgan stipri korodējis, kā arī grīdas paneļi ir pilnībā sarūsējuši. Tos mēs mainīsim pilnībā nost. Ķeramies pie donora, mūsu jauno paneļu ieguvēji. Notīram visu nost un atsitam punktu metinājuma vietas precīzākai urpšanai. Pieslīpējam vēl nedaudz, identificējam mūsu punktu metinājuma vietas un arī tās urpsim ārā. Tad nu sākam jau urpšanas darbu šim te pirmajam panelim. Lēni, pacietīgi, precīzi vienu pa vienam punktu metinājumam aturbjam nost. Gaidiet nākamās sērijas, lai redzētu, kā izskatīsies šie te paneļi aturpti un kā mēs viņus sagatavosim metināšanai iekšā un arī, protams, kā mēs viņus mainīsim nost.